Ministru kabinets ir sagatavojis 24. gada valsts budžeta un budžeta ietvara 24. un 26. gadam likumprojektu, kas šodien tiek nodots Saeimas izvērtēšanai un apstiprināšanai pirmajā lasījumā. Taču vēl pirms detalizētas diskusijas par likumprojektu saturu es vēlos runāt par tā izstrādes kontekstu un ilgtermiņa izaicinājumiem. Latvija jau 20 gadus ir Eiropas Savienības un NATO pilnvērtīga dalībvalsts. Latvija pilnībā paļaujas to, ka kolektīvās drošības un ekonomiskās sadarbības sistēma veicina mūsu labklājību un aizsargā mūs gan ikdienā, gan krīzēs. Līdzdalība Eiropas Savienībā un NATO ir pamats, uz kura kopā ar pārējām dalību valstīm mēs būvējam savu nākotni, mēs ieguldam demokrātiskās un vispār cilvēcīgās vērtībās. Krievija, uzsākot asiņainu agresiju pret Ukrainu, ir atgriezusi karu Eiropas kontinentā un destabilizējusi drošības situāciju visā pasaulē. Saeimas un valdības pienākums un atbildība, ņemot vērā sarežģīto kontekstu, ir nodrošināt stabilu un ilgtermiņa valsts attīstību. Tādēļ valdība ir sagatavojusi un iesniegusi parlamentā drošības un ilgtspējas budžetu. Ekonomiskā nenoteiktība, ģeopolitiskā nestabilitāte, hibrīda kara apdraudējums, kā arī nesautīgs atbalsts Ukrainai lika valdībai īpaši atbildīgi veidot nākamā gada budžetu. Un galvenais budžeta sagatavošanas naratīvs ir drošība. Lai nodrošinātu valsts bruņoto spēku kaujaspējas, budžetā ir iestrādāts īpašs mehānisms aizsardzības izdevumu pakāpeniskam pieaugumam līdz 3% līmenim jau 27. gadā. Nākamgad aizsardzības izdevumiem sasniedzot 2,5% no IKP. Nākamā gada valsts budžets tāpat atbalsta arī valdības deklarāciju ietverto ekonomiskās politikas mērķi sasniegt ilgspējīgu IKP pieaugumu, audzējot investīcijas, produktivitāti un eksportu. Visu šo mērķu sasniegšanai būtisks ir investīcijas un īpaši investīcijas cilvēku kapitālā. Tas nozīmē samazināt ievainojamību sektoros, kas līdz šim bijuši nepietiekami finansēti, bet no kuriem ir atkarīga mūsu valsts ilgspējīga attīstība, tostarp cilvēku drošība, veselība, izglītība un zinātne. Cilvēku kapitāls ir būtisks faktors ekonomikas izaugsmē. Tikai ar zināšanām un prasmēm atveltīti un veseli valsts iedzīvotāji var veicināt valsts ekonomisko izaugsmi, kāpināt uzņēmumu konkurētspēju, paplašināt eksporta iespējas, ražot sarežģītākus produktus un sniegt pakalpojumus starptautiskajos tirgos. Par galvenajiem makroekonomiskiem rādītājiem šajā budžetā. Latvijas ekonomika šogad turpina uzrādīt izcilu noturības līmeni, pateicoties Latvijas uzņēmumu spējai pielāgoties kompleksai, mainīgai ārējai videi. Lai gan šogad tiek prognozēta recesija mīnus 0,2%, Eiropas komisijas aktualizētās rudens prognozes Latvijai 2024. gadā uzrāda 2,4% izaugsmi, kas ir 2 reizes lielāka Eirozonai kopumā un augstāka kā vairumā Eiropas valstu. Piemēram, 0,5% augstāk kā Igaunijā, 2,2% augstāk kā Zviedrijai vai 1,6% augstāk kā Vācijai. Savukārt divos nākamajos gados, 25. un 26. gadā, ekonomikas izaugsmē tiek prognozēta 2,9% apmērā. Galvenais makroekonomiskais izaicinājums, augstais inflācijas līmenis, šogad samazināsies līdz 10% un 24. gadā noslīdēs līdz 2,2%. Vidējā termiņā tuvojoties Eiropas centrālās bankas noteiktam inflācijas mērķim. Nākamajos 2 gados tiek prognozēts inflācijas līmenis 2,5% un 2,3% apmērā. Sagaidāms, ka inflācijas procesa stabilizēšanās rezultātā Eiropas centrālā banka varētu koriģēt savu monetāro politiku, dodot tik svarīgu attelpu Eirozonas kopējai ekonomikai. Spriedze nodarbinātībā nākamajos gados saglabās zemu bezdarba līmeni ap 6,5% apmērā un strauju vidējās darba algas pieaugumu no 1524 eiro 23. gadā līdz vismaz 1806 eiro 26. gadā. Šāds vidējās darba algas pieaugums nodrošinās iedzīvotājiem pirktspējas atgūšanu pēc augstas inflācijas gadiem un turpinās nodrošināt iekšējo patēriņu, kā arī stabils ienākums pašvaldībām. Vienlaicīgi algu līmeņa kāpums pātrinās izmaiņas uzņēmēju darbībā, skaidri iezīmējot, ka Latvija vairs nav
zemu algu valsts un uzņēmumu konkurētspējas priekšrocības eksporta tirgos aizvien izteiktāk sakņosies darbinieku zināšanās, efektīvos un automatizētos procesos, ērtos digitālos risinājumos un pētniecībā, kā arī zināšanu ietilpīgos produktos un pakalpojumos. Zinātņu universitāšu un augstskolu loma apgādājot ekonomiku ar augstraudzes speciālistiem kļūst īpaši nozīmīga. Valdības un sociālo partneru kopējā dienas kārtībā ir atrast efektīvus risinājumus nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai Latvijā. Mūsu mērķis ir saglabāt vismaz 900,000 nodarbināto Latvijā. 23. gadā Latvijā nodarbināti ir tikai 887,000 iedzīvotāji. Pie zemākā nodarbinātības līmeņa Baltijā ap 64% no darbspējīgā vecuma iedzīvotājiem. Visaugstākais nodarbinātības līmenis Baltijā ir Igaunijā 69%, Lietuvā 66,2%. Jāņem vērā, ka salīdzinot ekonomiskās aktivitātes līmeni pēc iegūtā izglītības līmeņa, vērojams sakarība. Jo augstāks izglītības līmenis, jo augstāks nodarbinātības aktivitātes līmenis. Visaugstākais ekonomiskās aktivitātes līmenis ir iedzīvotājiem ar augstāko izglītību, bet viszemākais ar pamatizglītību vai zemāku izglītības pakāpi. Tieši tāpēc šogad ar budžeta likumprojektu palīdzību ieviešam izdevīgāku iespēju darba devējiem atbalstīt augstākās izglītības iegūšanu saviem darbiniekiem. Esam apņēmies kopā ar sociālajiem partneriem jau 24. gadā strādāt pie tālākiem izaugsmu veicinošu un nevienlīdzību mazinošu darba spēka izmaksu konkurētspējas risinājumiem. Ekonomikas izaugsmes virzītāju spēku šogad un nākamgad būs investīcijas. Investīcijas apjoms šogad varētu palielināties par 6,1%. To stimulēs Eiropas Savienības fondu un atvesaļošanās fondu finansējums, kā ar Rail Baltica projektu realizācijas uzsākšanu, veicinot ar būvniecības sektora aktivitātes atgūšanos. Turmākajos gados investīcija izaugsme būs mērenāka. 24. gadā pieaugot par 3,1% un turpmākajos gados vidēji par 4% gadā. Būtiski valdības prioritāte ir privātā kapitāla piesaistīšana mājokļu programmas īstenošanai. Ilgspējīga investīcija nodrošināšanai maksimāli jāveicina privātā kapitāla piesaiste, panākot privātā kapitāla piesaisti uz vienu ieguldīto publisko eiro vismaz 3 privātā kapitāla eiro. Eksporta dinamika ietekmēs Latvijas tirdzniecības partneru ekonomiskā aktivitāte, kas 23. gadā ir vājinājusies, un Latvijas eksports saglabāsies iepriekšējā gada līmenī. Prognozēts, ka 23. gadā eksports attiecībā pret IKP būs aptuveni 63%. Savukārt jau 24. gadā atjaunoties izaugsmē Eirozonā, eksporta pieaugums sāks atjaunoties un pieaugs vismaz par 3,7%. Un līdzīga dinamika gaidām arī vidējā termiņā. Tas mūs tuvina vidējā termiņa mērķim panākt valsts eksporta attiecībā pret IKP 85%. Sabalansēt vidēja termiņa budžetam ir svarīgi ir stabils ekonomisks izaugsme. Iedzīvotājiem un uzņēmumiem svarīgi ir paredzamība un tāds ienākumu un peļņas līmenis, kas ļauj tiem sekt ikdienas vajadzības un investēt attīstībā. Latvijas valsts interesēs ir saliedēta sabiedrība. Sabiedrības saliedētībai ir svarīgi, ka neļaujam pieaugt krasai ienākumu nevienlīdzībai, un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaitam ir jāsamazinās. Latvijas kā attīstīts ekonomikas valsts izaicinājumi un to risinājumi ir savādāki šodien nekā 20 gadus atpakaļ, kad kļuvām par Eiropas Savienības un NATO dalību valsti. Un savos lēmumos šodien mums jābalstās gan uz ikdienas novērojumiem, gan ilgtermiņa datu analītiku. Vai turpmākā izaugsme pat par sevi mazinās nevienlīdzību? Pieejamie dati un pētījumi norāda, ka nē. Neko mērķiecīgi nedarot, nevienlīdzības pieaugums pātrināsies gan valstī kopumā, gan starp Rīgu un Pierīgu un reģioniem, kā to šogad redzējām pie pašvaldību izlīdzināšanas mehānisma, kad Pierīgas pašvaldības augst daudz straujāk nekā attālinātie Latvijas reģioniem. Un nabadzības riskam pakļautā sabiedrības daļa labākajā gadījumā nepieaugs, bet arī nesamazināsies. Minimālās algas pieaugums un vairāk sociālo pabalstu pieaugums ir 24. gada budžeta likumprojektā ietvertie risinājumi, kas tieši attiecās sociāli mazāk aizsargāto sabiedrības daļu. Valdības deklarācija skaidri iezīmē Evikas Siliņas ministra kabineta apņemšanos turpināt minimālās algas kāpumu gan 25. gan 26. gadā un mērķēts risinājums nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaita mazināšanai.
Mērķis ir nodrošināt iespēju vienlīdzību visiem Latvijas iedzīvotājiem, nodrošināt kvalitatīvus publiskus pakalpojumus, pirmkārt jau izglītībā un veselībā. Iespēja vienlīdzība ilgtermiņā veido stabilu ekonomisko izaugsmi. Tas savukārt Latvijas sabiedrībai nozīmē sabalansētu budžetu un labu finanšu pārvaldību arī turpmāk. Par valsts budžeta galvenajiem rādītājiem. Kolēģi, uzreiz pēc valdības apstiprināšanas ministra kabinets uzsāka darbu pie nākamā gada valsts budžeta projekta. Koalīcija veidojušās partijas pieņēma lēmumu par nākamā gada budžeta valsts prioritātēm. Iekšējās un ārējās drošības stiprināšana, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, kā ar virzību uz izglītības sistēmas darbības kvalitātes pieaugumu. 24. gada valsts budžetā piedāvāts papildus esošajām valdības programmām finansēt jaunas valdības programmas un prioritātes kopumā 783 miljonu eiro apmērā. Strādājot pie 24. gada valsts budžeta un budžeta ietveru 24. un 26. gadam, valdība ir centusies sabalansēt papildu līdzekļu piešķiršanu starp tautsaimniecības nozarēm, tādējādi nodrošināt līdzsvaru starp atbalstu sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem un izaugsmes finansēšanu. Tāpat valdības lēmumi ir bijuši tādi, lai izvairītos no būtiskas nodokļu paaugstināšanas un finansējuma samazinājuma svarīgiem valsts pakalpojumiem. Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi tiek plānoti 14,5 miljārdi eiro, savukārt izdevumi 16,2 miljārdi eiro apmērā. Salīdzinot ar 23. gada budžetu, 24. gadā plānotie valsts budžeta ieņēmumi paredzēti par 1,76 miljārdiem eiro lielāki, savukārt valsts budžeta izdevumi 24. gadā paredzēti par 1,53 miljārdiem eiro lielāki nekā 23. gada valsts budžeta likumā. Par valsts fiskālo politiku. Tā ir mūsu finanšu sistēmas stabilitāte. Vispārējās valdības budžets 24. gadam sagatavots ņemot vērā Eiropas Savienības fiskālos un Latvijas fiskālā disciplīnas likuma noteikumu. Vispārējās valdības budžeta deficīts 24. gadā tiek prognozēts 2,8% apmērā no IKP, savukārt vispārējās valdības parāds 41% no IKP. Gan budžeta deficīta, gan parāda vērtība ir zem Eiropas Savienības fiskālajos noteikumos noteiktām atsauces vērtībām. 3% no IKP deficītam un 60% IKP parādam. Kredītreitingu aģentūras, kas novērtē Latvijas kā aizņēmēja kredītspēju, atzīmē, ka mērens valsts parāds pret IKP un parāda apkalpošanas izmaksas joprojām ir viena no Latvijas kredītreitinga stiprajām pusēm un neskata riskus tā ilgspējai. Nākamos 3 gados Latvijai ir jāpārfinansē iepriekšējos gados uzņemtos parādu saistības 5,5 miljārdu eiro apmērā. Ņemot vērā, ka kopš 22. gada sākuma eiro procentu likmes ir būtiski palielinājušās, tas tieši ietekmē aizņemšanās izmaksas. Vidējā termiņā pakāpeniski pieaugs parāda apkalpošanas izdevumi. Nākamajos gados ir svarīgi Latvijas parādu turpināt uzturēt mērenā ilgtspējas līmenī, lai tā pieauguma temps būtu zemāks par ekonomiskās izaugsmes tempu, un to būtu iespējams pārfinansēt ar optimāliem nosacījumiem. Vidējā termiņā tas ļaus ievērot valdības apņemšanos stabilizēt parādu 40% līmenī, savukārt ilgtermiņā parāda apjoms pakāpeniski samazināsies. Atbildīga fiskālā politika ir pamats, uz kuru balstoties varam risināt izaicinājumus, ar kuriem saskarās Latvijas valsts. Par sabiedrības ieguvumiem. Šī laikam ir viskomplicētākā budžeta daļa, jo, protams, budžets ir ārkārtīgi komplekss, aptver visas iespējamās dzīves jomas, bet mēģināšu uzskaitīt, manuprāt, svarīgākās lietas. Valdība ir strādājusi pie Latvijas nākamā gada budžeta tādā veidā, lai budžeta ieguvumi atspoguļotos Latvijas iedzīvotāju ikdienā. Pirmais un svarīgākais ieguvums Latvijas ģimenēm, manuprāt, ir iekšējās un ārējās drošības stiprināšanā. Mēs vēlamies dzīvot attīstītā, iespējami bagātā un drošā valstī. Budžetā papildus ir ieplānot līdzekļi ārējās robežas infrastruktūras izveidei un robežu apsardzības nodrošināšanai pastiprinātā režīmā. Tāpat ir paredzēti līdzekļi valsts kiberdrošības stiprināšanai un sniegs iespēju nodrošināt nepieciešamos ugunsdzēsēju glābēju skaitu posteņos. Par ieguvumiem publiskā sektorā strādājušie. Ja ģimenē strādājušie veids darbu, piemēram, iekšlietu, tieslietu nozarēs, ir ārsti, pedagogi vai kultūras jomā strādājošie, nākamgad ir paredzēts atalgojuma pieaugums. Zemāko pedagoģu stundas likme no 24. gada 1. janvāra palielinās par 12%. Vispārējais izglītības pedagogiem sasniegs vienotu zemākā stundas likmi 9,54 eiro pedagogiem pirmsskolā un vispārējā izglītībā.
Lai veicinātu vienotās skolas konceptu atbalstu pārējām uz mācībām latviešu valodā, papildus atvēlēt gandrīz 5 miljonu eiro pedagoģu palīgiem un atbalsta personāla atalgojumam. Darba samaksas paaugstināšana dos iespēju medicīnas personālam celt kvalifikāciju. Plānots, ka papildus piešķirtā finansējuma rezultātā darba samaksa ārstiem pieaugs par 10%, aprūpes personālam par 5,5%, atbalsta personālam par 6% un pārējiem darbiniekiem par 44 eiro. Arī kultūras nozarē plānots celt cilvēku resursu kapacitāti. Valsts kultūras iestādēs strādājošā darbinieka atalgojuma fondam 24. gadā palielinājums ir 3,8 miljoni eiro, lai pietuvinātu kultūras darbinieku atlīdzību sabiedriskā sektorā strādājošo izdevuma atalgojumam. Papildus minimālā alga nākamgad pieaugs līdz 700 eiro. Izglītoti bērni, jaunieši un sabiedrība kopumā tā ir mūsu šodien un mūsu nākotne. 24. gada budžetā te ir 1 miljons eiro papildus paredzēts zaba zinātņu un tehnoloģiju jomās, lai risinātu šo mācību priekšmetu piedāvājumu trūkumu problēmu izglītības iestādēs, gan interešu izglītībā. Tāpat, lai nākamgad palielinātu Latvijas kultūras pakalpojumu programmu no 7 līdz 10 eiro uz katru skolēnu vecumu bērnu programmas Latvijas skolas summa finansējums palielinās par 1,4 miljoniem eiro. Zinātnieki ir nozīmīgs atbalsts valsts virzībai uz ekonomikas struktūras maiņu, un papildus finansēšana tam ir skaidrs signāls. Augstākās izglītības zinātnes attīstības vajadzībām nākamajā gadā papildus paredzēts 17,4 miljonu eiro. Tas ļaus īstenot ilgspējīgu zinātnes attīstību un veicināt virzību uz izcilību. Veselības aprūpes uzlabošana ir svarīga visai sabiedrībai. Laba veselība ir ikviena iedzīvotāja dzīves un ikdienas stūrakmens. Lai iedzīvotājiem būtu pieejami veselības pakalpojumi un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, vairāk nekā 127 miljonu eiro plānots novirzīt slimnīcas gultas dienu tarifu pārskatīšanai un sekundārās ambulatorās aprūpes rindu mazināšanai, kur te ir 500 tūkstošiem paredzēts palielināt ambulatoro izmeklējumu un ārstniecisko manipulāciju skaitu. Papildus 11 miljonu eiro ir atvēlēti, lai samazinātu gaidīšanas rindas diagnozes noteikšanā onkoloģijā, nodrošinot vairāk nekā 246 tūkstoši papildus izmeklējumu un vairāk nekā 56 tūkstoši ārstniecības manipulāciju. Paliatīvajā un stomas pacientu aprūpē situācija uzlabotos vairāk nekā 6,000 cilvēku. Vairāk nekā 50 miljonu eiro paredzēti, lai atvieglotu medikamentu iegādi, rūpes par bērnu veselību, 10 miljonu eiro tika piešķirti zobārstniecības pakalpojumu sekšanai. Vēl 3 miljoni palīdzēs nodrošināt papildu ambulatoros pakalpojumus 4,4 tūkstošiem bērnu un uzlabot vakcinācijas pieejamību pret cilvēku papilomas vīrusu, pneimokoku un garo klepu. Par senioriem. Ir ļoti jānovērtē un jāatbalsta arī mūsu seniori, kas Latvijā, kā to pazīstam un piedzīvojam, tagad ir ielikuši savu darbu, mūžu un garu gadu pūles. Budžetā līdzekļi paredzēti piemaksai pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju loku un tā apmēra paplašināšanai, kā arī personu ar invaliditāti, asistentu un pavadoņu atlīdzības apmēra paaugstināšanai. Tāpat tiks atjaunots piemaks pie pensijām tiem cilvēkiem, kas darba gaitas beiguši 2012. gadā un vēlāk. Piemaksas atjaunošanu paredzēts veikt pakāpeniski atbilstoši pensijas piešķiršanas gadiem. Par kredītņēmējiem. Valsts budžetā ir paredzēts nodrošināt vienreizēju mērķētu atbalstu kredītņēmējiem straujo procentu likmi pieaugumu daļējai kompensēšanai. Par sadarbību ar partneriem un pašvaldībām. Budžeta un vidējā termiņa ietvaru sagatavošanas procesā notika diskusijas ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem, kā arī ar nozaru asociācijām un pašvaldībām. Sarunu rezultātā ir parakstīts Ministru kabineta un Latvijas pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokols. Vispirms ir jānorāda, ka Latvijas pašvaldību nodokļu ieņēmumi no IKP ir virs vidējiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Latvijā tie ir 5,3%, vidēji Eiropas Savienībā tie ir 4,3% no IKP. Pašvaldībām tiek paredzēta patstāvīga, stabila un prognozējama ieņēmuma bāze, kas nodrošina pašvaldībām nepieciešamo finanšu resursu funkciju veikšanai un saistību izpildēji. Plānots, ka kopējie pašvaldību pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi pret 23. gadu pieaugs par 221 miljonu eiro. Vienlaikus valdība plāno pašvaldībām garantēt iedzīvotāju ienākumu nodokļi, kas ir lielākais pašvaldību ieņēmuma avots, izpildi 100% apmērā. Visām pašvaldībām 24. gadā tiek plānots izlidināto ieņēmumu pieaugums vidēji 8,1% apmērā. Tāpat ir panākt vienošanās piešķirt vienreizēju papildus dotāciju 7 miljonu eiro apmērā 19 pašvaldībām.
Pēc nākamā gada valsts budžeta apstiprināšanā sadarbībā ar Latvijas pašvaldības savienības kolēģiem tiks izstrādāts jauns pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis, lai tas varētu stāties spēkā jau 25. gada 1. janvārī. Savukārt, strādājot pie nākamā gada valsts budžeta, valdības lēmumi ir bijuši tādi, lai izvairītos no būtiskas nodokļu paaugstināšanas gan uzņēmējiem, gan sabiedrībai. Taču atsevišķās nozarēs nodokļu politika tika pārskatīta. Likumprojektā tika iestrādātas normas, kas mazinās administratīvo slogu un sekmēs mazo un vidēju uzņēmēju darbību. Piemēram, PVN reģistrēšanas sliekšņa paaugstināšana pievienotās vērtības nodokļa likumā līdz 50,000 eiro mazinās inflācijas radītās sekas tieši attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem. Uzklausot sociālos partnerus, valdība ir paredzējusi vairākus pasākumus, lai veicinātu ilgspējīgu cilvēku kapitāla attīstību Latvijā un darba devēja iespējas motivēt darbiniekus, tā skaitā darbinieku ienākumu atbrīvošanu no algas nodokļa, ja darba devējs apmaksā darbiniekam mācību apmaksu. Savukārt, personām, kas ir reģistrējušās kā mikro uzņēmuma nodokļu maksātāji, ir paredzētas labvēlīgas izmaiņas vairākos likumprojektos. Ar grozījumiem mikro uzņēmuma nodokļu likumā tiek paredzēts vienotas nodokļu likuma noteikšana mikro uzņēmumiem 25% apmērā, līdzinājā 2 likumi 25 un 40% vietā. Pēc diskusijām ar nozari ministrs kabinets atbalstīs arī grozījumus uzņēmuma ienākumu nodokļu likumā, kas paredz 24. gadā noteikt, ka kredīti iestādes un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji veic ikgadēju uzņēmuma ienākumu nodokļu piemaksu 20% apmērā. Tas ir tā saucamais banku nodoklis. Valsts budžeta projektā ir iekļauta arī priekšlikumi par akcijas nodokļu un azartspēļu nodokļu, dabas resursu nodokļu izmaiņām. Tās nav īpaši pieaugušas, bet tās ir izlīdzinātas ar pārējo Baltijas telpu. Par ekonomiskās politikas izaicinājumiem, darbspēka mobilizāciju un produktivitāti. Kolēģi, arī nākamajā gadā ekonomiskās politikas izaicinājumi būs saistīti ar ierobežotajiem darbspēka resursiem un nepieciešamību pārorientēt ekonomiku no mazāk produktīvām nozarēm uz nozarēm, kas rada augstu pievienoto vērtību. Lai atbalstītu ekonomikas struktūras maiņu, jāveic investīcijas publiskajos pakalpojumos, izglītībā, pētniecībā, veselībā un jāvirza darbspēks uz augstākas pievienotās vērtības nozarēm, atbrīvojot darbspēku zemākās pievienotās vērtības nozarēm. Šajā gadījumā izglītības un īpaši mūzikglītības pienesums būs izšķirošs. Demogrāfijas un iepriekšējo gadu emigrācijas rezultātā iedzīvotājs skaits Latvijā patstāvīgi samazinās, tā skaitā darbspējas vecumā, radot saspringtu situāciju darba tirgū. Kopējā piedāvājuma darba tirgū iespējams palielināt, mobilizējot vietējos cilvēku resursus, investējot to izglītībā, veselībā un vides kvalitātē. Rādītājos, kur Latvija pašlaik atpaliek no kaimiņiem. Plašāk iesaistot darba tirgu ekonomiski neaktīvos iedzīvotājus, kas atteikšies no darba meklējumiem, ģimenes apstākļu vai veselības stāvokļa dēļ. Ja kopējais darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits un nodarbināto skaits Latvijā pēdējās 10 gadēs ir strauji krities, iedzīvotāju skaits, kuri nav iesaistīti darba tirgu veselības stāvokļa dēļ vai ģimenes apstākļu dēļ, praktiski nav mainījies. Tas ir mūsu resurs, kas jāizmanto. Vienlaikus nepieciešams mazināt emigrāciju un radīt tādu vidi, lai valsti iepriekš pametušie cilvēki sāktu atgriezties Latvijā. Galvenais priekšnoteikums šeit ir kopējas valsts labklājība un algu līmeņa kāpums, kā arī pieejami mūsdienīgi mājokļi. Kā rāda Igaunijas un Lietuvas piemēri, līdz ar labklājības līmeņa sasniegšanu emigrācijas procesi apstājas un tieši pretēji valstī sāk atgriezties to iepriekš atstājušie iedzīvotāji. Pastāvot ierobežotiem darbspēka resursiem, ekonomikas izaugsmē ar vien būtiskāka loma ir produktivitātes pieaugumam. Uzņēmumiem aktīvāk veicot procesu automatizāciju un ieviešot inovācijas, kā arī straujākai attīstībai tieši nozarēs ar augstāku pievienoto vērtību. Darbspēka politikā jāorientējas uz augstu kvalificētu darbspēku piesaisti konkrētās nozarēs vai profesijās, kas rada augstu pievienoto vērtību, orientējot izglītības sistēmu uz šādu speciālistu sagatavošanu un īstermiņā pieļaujot arī ārvalstu speciālistu piesaisti atsevišķās specifiskās profesijās arī ilgākā termiņā. Kapitāla tirgus. Tas ir jāatbalsta. Latvijā ilgstoši ir būtiski problēmas finanšu pieejamībā, kam ir nozīmīga ietekme uz ilgspējīgu ekonomikas attīstību. Lai gan ārējā finansējuma avoti ir dažādi, Latvijā pārliecinoši lielāko daļu veido banku kredīti.
Nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums Latvijā 23. gada 2. ceturksnī bija vēsturiski zemākajā līmenī - 27% no IKP. Tas ir aptuveni 3 reizes mazāks nekā Eirozonas valstīs vidēji. Kopš globālās finanšu krīzes kreditēšanas aktivitāte attiecībā pret tautsaimniecības apjomu Latvijā ir sarikusi vairāk nekā 3-kārt. Vēl 2011. gadā izsniegto kredītu atlikums bija 90% no IKP. Ilgstoši un būtiski kreditēšanas apjoma krituma iemesli ir meklējumi gan finansējuma piedāvājumā, gan pieprasījuma pusē. Otra problēma finansējuma pieejamības jomā ir tā dārdzība. Kredīta procentu likmes Latvijā un Baltijas valstīs kopumā jau ilgstoši ir bijuši augstākajām Eirozonā, te visos kreditēšanas segmentos. Augstās kredīta procentu likmes nevar izskaidrot ne ar dārgāku finansējumu piesaisti pašām bankām, ne ar būtiski zemāku kredīta kvalitāti. Lai gan bankas nav vienīgais ārējā finansējuma avots, samērā vāji attīstīts kapitāla tirgus ierobežo uzņēmumu iespējas piesaistīt finansējumu citviet. Akciju tirgus kapitalizācija un kotēto uzņēmumu skaits ir ļoti mazs salīdzinājumā ar pārējām Eiropas Savienības valstīm un atpaliek arī no Lietuvas un Igaunijas. 21. gadā akciju tirgus kapitalizācija Latvijā sasniedz tikai 3% no IKP, kamēr Lietuvā tā bija virs 9% un Igaunijā vairāk kā 17%, bet Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir 54%. Valdība ir apņēmības pilna turpināt uzsākto darbu nevien pie valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību aktīvu finansējumu piesaistes kapitāla tirgos, bet arī pie mazo un vidēju uzņēmumu kotācijas atbalsta programmām, nākamā gadā veidojot IPO fondu kā ilgtermiņa tirgus investoru. Savukārt kapitāla sabiedrību pusē jau šobrīd redzam, valsts kapitāla sabiedrību pusē jau šobrīd redzam, ka Air Baltica Corporation, Connexus, Baltic Grid, Rīgas nama pārvaldnieks savās vidējās termiņa stratēģijās ir iezīmējuši iespējamu akciju kotēšanu iecerētās izaugsmes finansēšanai. Valdība strādā pie plāna, kā iekustināt arī pārējās valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības, lai kopumā ar drosmīgākiem, mazākiem vidējiem uzņēmumiem virzītos uz ambiciozu mērķi akciju tirgus kapitalizāciju vismaz 9% no IKP 27. gadā. Lai veicinātu finansējumu pieejamību, ir būtiski turpināt iesākto virzību uz kapitāla tirgus attīstību, kur izšķirīga loma ir valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību aktīvai līdzdalībai kapitāla tirgū, veicinot pašu uzņēmumu, labu pārvaldību, radot ieguldījumu iespēju sabiedrībai, pensiju fondiem un citiem investoriem, veicināt uzņēmumu izaugsmu un kopējo ekonomikas attīstību. Liek piebilst šeit par kapitāla tirgus izaugsmes potenciālu to, ka Latvijas privātu personu un fizisko personu kontu atlikumi šobrīd ir bankās ir vairāk kā 17,4 miljārdi eiro. Neraugoties ārējiem investoriem, Latvijā ir labs pamats piesaistīt kapitālu šajā pašā kapitāla tirgu. Vienlaikus, protams, valdības pusē ir svarīgi veicināt konkurences kredītu iestāžu sektorā un attīstīt Altuma un palielināt Altuma finansēšanas programmu piedāvājumu. Par Eiropas fonda investīcijām. Latvijas ekonomikas attīstībai 24. gadā Eiropas Savienības fondu, tā skaitā atvesļošanās fonda investīcijām, budžetā būs pieejami 1,6 miljārdi eiro, vēsturiski lielākais finansējuma apjoms. Viena no nākamā gada prioritātēm ir tieši jauno investīciju ātrāka ieplūšana Latvijas ekonomikā. Iepriekšējos gados lielākais fokus bijis uz normatīvās bāzes sakārtošanu, lai jauno investīciju ieviešana noritētu raiti, mērķēti un sekmīgi. Rezultātā 23. gada ceturksnī jau sākušās vai noslēgušās atvesļošanās fonda, kā arī Eiropas Savienības fondu 21. un 27. gada plānošanā perioda programmas projekta atlases vairāk kā 1,4 miljārdiem eiro, kas ir stūrakmens visa 24. gada paredzētā finansējuma sekmīgai investēšanai. Godājamie Saeimas deputāti, valdības kolēģi, noslēdzot savu uzrunu, vēlos uzsvērt, ka 24. gada valsts budžets ir drošības un ilgtspējas budžets. Tā izstrāde ir noteikuši fundamentāli drošības jautājumi. Ģeopolitiskā nestabilitāte līdzās agresoru valstī Krievijai, kā arī aktuālās mūsu tautsainicības nozara vajadzības, kas ir likušas valdībai īpaši atbildīgi veidot šo te nākamā gada budžetu. Ministrs kabinets ir izstrādājis 24. gada budžeta likumprojektu saskaņā ar fiskālās disciplīnas likuma prasībām, tāpēc arī Latvija turpmāk būs fiskāli atbildīgs Eirozonas dalībnieks. Cienījamie kolēģi, aicinu jūs atbildīgi izvērtēt sagatavotos likumprojektus, kā arī apstiprināt valsts budžetu 24. un valsts budžeta ietvaru 24. un 26. gadam. Paldies!